Esiet sveicināti, mīļie draugi, kanālā Atverot Bībeli. Šodien mums būs tēma Jaunās derības pārsteigums. Ļoti interesanti, aizraujoša tēma, jo jaunā derība ir tā, kas interesē visus kristiešus un topošos kristiešus. Pirms kāda laika es sociālos tīklos ievietoju aptauju, kur es jautāju, ko Jēzus ieraksta mūsu sirdīs jaunās derības laikā. Es saņēmu ļoti daudz interesantas atbildes, un šajā brīdī es gribētu, ka tu apturētu šo ierakstu un arī paņemtu baltu tīru papīra lapu un uzrakstītu savu atbildi uz šo jautājumu, ko Jēzus ieraksta tavā sirdī jaunās derības laikā. Uzraksti lūdzu. Kāda ir atbilde uz aptaujā pacelto jautājumu? Tu uzzināsi noskatoties šo video, un es apsolu, tas būs pārsteigums. Tagad vēl viens uzdevums. Atver lūdzu jauno derību, un uz šīs pašas baltās lapas uzraksti vēl vienu vārdu. Pārraksti jaunās derības pirmo vārdu. Tagad, kad tu uzrakstīji savu atbildi uz papīra lapas, varu nolasīt tekstu no Bībeles otrās daļas, kuru lielākā daļa no mums zinām no galvas. Jēzus Kristus, Dāvida dēla, Ābrahāma dēla cilts grāmata. Ja tava atbilde bija vārds Jēzus, šī panta pirmais vārds, tad man tevi jāsarūktina, šī atbilde nav pareizā. Mums ir jāatbild uz jautājumu, kas nav jaunā derība. Jaunā derība pilnīgi noteikti nav Bībeles otrā daļa, kas sastāv no 27 grāmatām. Tā nav jaunā derība. Tīri dabīgi mums ir jāuzstāda jautājums, kas tad ir jaunā derība. Jaunā derība ir derība, līgums, vienošanās. Un, protams, te rodas uzreiz jautājums, kā tas var būt, kā jaunā derība var nebūt jaunā derība un ka jaunā derība ir kaut kas cits. Lai to saprast, ir jāpaskatās, kas notika kristietības rītausmā. Izdarīsim nelielu ekskursiju vēsturē. Uzšķiriet savās bībelēs Atklāsmes grāmatas 6. nodaļu un meklēsim atbildi uz jautājumu, kas ar pirmkristīgo draudzi notiek saskaņā ar šo Atklāsmes grāmatas 6. nodaļas ziņojumu. Tad es redzēju, ka jērs atdarīja pirmo no 7 zīmogiem un dzirdēju pirmo no 4 dzīvajām būtnēm sakām kā pērkona balsī: nāc! Es redzēju un raugi, balts zirgs, un tam, kas sēdēja uz tā, bija šaujamais stops. Viņam tika dots vainags, un viņš izgāja uzvarēdams un lai uzvarētu. Kad viņš atdarīja otro zīmogu, es dzirdēju otru dzīvo būtni sakām: nāc! Izgāja cits zirgs, ugunssārts, un tam, kas sēdēja zirgā, tika dots atņemt zemē mieru, lai cilvēki nokautu cits citu. Pēc tam viņam tika dots liels zobens. Kā mēs varētu ar saviem vārdiem pateikt, kas ar draudzi notiek, noslēdzoties pirmajam zīmogam, un kas notiek, kad sākas otrā zīmoga laikmets? Es atbildētu uz šo jautājumu šādi. Sākās vajāšanas un atkrišana Romas impērijā. Īpaši varbūt ir jāuzsvēra Romas imperators Trajāns. Viņš rakstīja: kristiešus nevajag speciāli meklēt, bet ja par tiem ziņo un viņi tiek apsūdzēti, un ja viņi atsakās upurēt romiešu dieviem, viņi ir jāsoda ar nāvi. Pēc tam sekojošais ķeizars pēc Trajāna Adriāns ieturēja ļoti līdzīgu politiku attiecībā pret šiem pirmajiem kristiešiem. Mārtiņš Luters savos agrīnajos rakstos un Bībeles priekšvārdos Atklāsmes grāmatu interpretēja kā pravietisku pārskatu par baznīcas cīņām.
Viņš saskatīja otro zīmogu kā fizisko vajāšanu periodu, ko uzsāka Romas tirāni. Viņām sarkanais zirgs simbolizēja laiku, kad velns mēģināja iznīcināt draudzi ar zobenu, proti caur valsts varu un asins izliešanu, jo viņām nebija izdevies to uzveikt ar viltu. Luters 1530. gada un 1545. gada priekšvārdiem jaunajai derībai saka tā: otrais zīmogs ir sarkanā zirga jātnieks. Tas nozīmē asinis un karu. Jo pēc tam, kad evaņģēlijas bija iesācies, velns nevarēja to mierīgi noskatīties, viņš uzbruka ar zobenu, un tā sākās briesmīgās vajāšanas, kurās kristiešu asinis plūda kā ūdens. Kad tas sākās? Tātad to mēs varam interpretēt aptuveni laika periods no 100. gada līdz 313. gadām, tā gribētu sacīt. Kādas atkrišanas tad notika šajā laikā? Šajā brīdī atkal gribētu aicināt apturēt ierakstu un uz savas papīra lapas uzrakstīt, ko tu domā vai ko tu zini par šo laika periodu no 2. gadsimta līdz 4. gadsimta sākumam. Kādas atkrišanas tu vari uzrakstīt no šiem pirmajiem gadsimtiem? Uzraksti tagad to. 2. un 3. gadsimtā radās tādi jēdzieni kā kleri un laji, garīdzniecība un ierindas draudzes locekļi, tā varētu šodien to sacīt. Un priesteri jau sāka kļūt par starpniekiem starp Dievu un cilvēku. Kristus vietā viņi kļuva par starpniekiem. Pēc 313. gada Milānas edikta radās svēto kults, pagānu dievu statujām deva klāt apustuļu vārdus, sākās relikviju pielūgsme, saules dieva dzimšanas diena decembra beigās kļuva par Kristus dzimšanas laiku. Lūk, jau 336. gadā ir atrodamas pirmās liecības par šīm izmaiņām. Kad tad Kristus piedzima? Nelielas komentārs no manas puses. Mana personīgā pārliecība ir, pētot daudzus gadus Bībeli, ka Kristus piedzima tais saucamajos būdiņu svētkos. Kad tas bija? Tas varētu būt septembra beigas, oktobra beigas. Ejam tālāk, kādas vēl atkrišanas ir notikušas pirmajos gadsimtos. 321. gadā Romas ķēzars Konstantīns pavēl atpūsties godājamā saules dienā, un lēnām sabats tiek nomainīts pret saules dienas svētīšanu, jeb svētdienas svētīšanu. 325. gadā Nikejas koncils, tur šis joprojām nekristītais Romas ķēzars Konstantīns sasauc un vada šo koncilu. Iedomājieties, baznīcas vadību pārņēma Romas ķēzars, kas nemaz nav kristietis. Un viņš izdod ediktu, kura galvenā doma ir šāda: valsts sodīs cilvēks par nepareizu ticību. Ir jāatsakās no Paskas svētkiem, lai svinētu lieldienas. Un tā mēs atgriežamies tagad pie galvenā šī brīža jautājuma, šī temata jautājuma, no kurienes ir cēlušies Bībeles divām daļām šādi jēdzieni – vecā derība un jaunā derība. Tad, kad tu turi rokā savu Bībeli, tā jau ir sadalīta divās daļās. Pirmā daļa ir vecā derība, otrā daļa ir jaunā derība. Bet Bībele nav sadalīta divās daļās. Bībele ir viena vesela grāmata. Un te mums ir jāpiemina vairāki cilvēki, lai saprastu šo procesu, kā šie divi nosaukumi ir iefiltrējušies svētajos rakstos, kas līdz ar to pēc ķēdes reakcijas rada veselu rindu neizpratnes un līdz ar to domas un teoloģiskās domas pilnīgu atžgārnu virzību, kas ir ļoti dziļi iesakņojies arī mūsdienās. Pirmais, kas ir jāpiemina bagātais kuģu būvniecības
krāves magnāts, kuģu īpašnieks Markions, kas bija grieķis. Jaunās derības kanonā viņš ievietoja tikai dažas grāmatas, un lielāko daļu viņš uzskatīja, ka tās nav autentiskas, nav pareizas, nav pieņemamas. Viņš vispār vecās derības dievu uzskatīja par ļaunu, un ka jaunās derības Jēzuma tēvs ir pavisam cits dievs. Jūs saprotat, bija pa visam atžgārna domāšana. Bet pateicoties tam, ka Markions sāka šos jautājumus cilāt, draudzes, jeb baznīcas vadība sāka pārdomāt, kā pretoties šiem Markiona uzskatiem, kurus viņš ļoti agresīvi sāk izplatīt. Viens no pirmajiem, kurš sāka lietot šos termins vecā jaunā derība, ir Melito no Sardus. Jau 170. gadā viņš lieto terminu vecā derība, domādams to, ka tā ir Bībeles pirmā daļa. Tad ir Tertuliāns, ap 200. gadu latīņu valodā lieto šo terminu vetus testamentum, novum testamentum, reaģējot uz Markionu. Tad jau nāk Origēns 3. gadsimtā, kurš lielā mērā nostiprina terminus, bet vēl cenšas uzsvērt Bībeles nepārtrauktību. Origēns vēl ir viens no pēdējiem, kas cenšas pateikt, ka vecā un jaunā derība nav Bībeles pirmā un otrā daļa, bet ka tās ir derības, kuras Dievs slēdza ar savu tautu toreiz un pēc tam vēlāk. Bet šādas piebildes lēnām pazūd un sabiedrībā, kristīgajā sabiedrībā nostiprinās uzskats, ka ir divas Bībeles daļas, tā vecā un tā jaunā. Nekas nav vecs. Bībele ir viena vienota grāmata. Bībele ir viens stāsts par to, kā notika grēkā krišana līdz brīdim, kad grēkā krišana tiek pārvarēta un uzvarēta Jēzu Kristu. Un, protams, te arī jāpiemina Augustīns, kurš jau tīri brīvi sāka lietot šos terminus vecā derība un jaunā derība. Pāriesim pie nākamā jautājuma. Kā Bībele sauc to, ko mēs saucam par veco derību? Ja Bībeles pirmā daļa nav vecā derība, tad kāds nosaukums tai bija agrākos laikos? Kā pati Bībele sauc to, ko mēs šodien tradicionāli saucam par veco derību? Lūk, izlasīsim dažas rakstu vietas. Jāņa evaņģēlijas 5. nodaļa, un tur 39. pantā ir rakstīts: Jūs pētījat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par mani. Jēzus saka. Pirmie 3 vārdi: jūs pētījat rakstus. Te iet runa par Bībeles pirmās daļas rakstiem, jo jaunā derība vēl nav uzrakstīta. Un Jēzus saka, tad, kad jūs pētat rakstus, jeb grieķiski viņš šeit ir nosaukt par grafei, lūk, tas ir Bībeles pirmās daļas nosaukums. Lukas evaņģēlijas 24. nodaļa, 44. pants. Pēc tam viņš tiem sacīja: šie ir tie vārdi, ko es jums esmu sacījis vēl pie jums būdams, ka visam bija notikt, kas par mani rakstīts Mūzes bauslībā, praviešos un dziesmās. Tātad te ir 3 nosaukumi: Mūzes bauslība, pravieši un dziesmas, jeb psalmi. Jaunās derības grieķu valodā tas ir nomos mosejs, profetēs, psalmos. Tagad mazliet paskatīsimies, kā Bībeles pirmā daļa pati sevi sauc. 5. Mūzes grāmatā lasīsim 31. nodaļu un tur 26. pantu.
Ņemiet šo bauslības grāmatu un lieciet to blakus tā kunga sava dieva derības šķirstam, lai tā ir liecība pret tevi. Mums ir jāņem vērā fakts, kuru iespējams lielākā daļa no mums ļoti labi zina, ka Bībeles pirmā daļa pati sevi iedala 3 daļās. Tieši tā kā Jēzus to paziņoja arī no pat lasītajā Lūkas evaņģēlijā tekstā. Un šeit izlasītajā 5. Mūzes 31. nodaļā mēs redzam, ka ir lietots vārds ņemiet šo bauslības grāmatu, jeb ebreju oriģināla tekstā ir sacīts ņemiet Toru. Tātad Bībeles pirmās daļas pirmā daļa ir Tora. Tālāk skatīsimies, kas ir otrā daļa šai Bībeles pirmajai daļai. Caharijas 7. nodaļa un 12. pants. Un nocietināja savas sirdis kā akmeni, lai viņi nedzirdētu nedz bauslību, nedz vārdus, ko tas kungs Cebotus tiem deva ar savu garu, likdams tos sludināt agrākiem praviešiem. Te mēs ieraugām šos pirmos 2 jēdzienus. Oriģinālā ebreju tekstā ir rakstīts, viņi nedzirdēja Toru, un tad tālāk ir rakstīts, viņi neklausījās praviešus. Lūk, otrā daļa. Nevīm pravieši. Un tad, kas tad ir vēl trešā daļa šai Bībeles pirmajai pusei? To mēs atrodam Daniela grāmatas 10. nodaļā. Protams, tās nav vienīgās rakstu vietas. Es šīs rakstu vietas izvēlējos kā piemērus. Daniela 10.21 es lasu no Bībeles jaunā tulkojuma, 2012. gada tulkojuma. Bet es tev stāstīšu, kas rakstīts patiesības grāmatā. Un nav neviena, kas mani stiprina pret šiem, kā vien Mihails jūsu varenais. Patiesības grāmata, jeb šeit ebreju oriģināla tekstā ir lietots vārdiņš raksti, ketuvīm. Un tā, Bībeles pirmā daļa nav zem nosaukuma vecā derība. Bībeles pirmā daļa ir Tora, nevīm, ketuvīm, bauslība, pravieši, raksti, jeb kā citos tulkojumos saka dziesmas. Bībeles pirmā daļa ir Tanah, un nu mēs pieejam pie nākamā jautājuma. Kāds varētu būt Bībeles otrās daļas nosaukums? Otrās daļas nosaukums, kā jau es pašā sākumā apgalvoju, nav jaunā derība. Bībeles otrās daļas nosaukums varētu būt evaņģēliji un apustuļu raksti. Ja tu gribi Bībelē atrast jauno derību, tev ir jāmeklē, teiksim tā, tikai 4 panti. Un tā, sāksim tagad visu no sākuma. Viss, ko mēs pārdomājām mirkli atpakaļ, bija tikai kā tāds garš ievads, lai saprastu to, kas ir jaunā un kas ir vecā derība. Atvera rakstos vietu, kur pirmo reizi ir pieminēta jaunā derība. Lūk, tā ir tā vieta, kura ir jāzina ikvienam kristietim. Pirmā vieta, kur ir pieminēta jaunā derība, atrodas ne evaņģēlijos un ne apustuļu rakstos. To mēs atrodam Tanahā. Jeremijas grāmata 31. nodaļa, no 31. līdz 34. pantam. Izlasīsim šos pantus. Redzi, nāks dienas, saka tas kungs, kad es slēgšu jaunu derību ar Izrēla namu un ar Jūdas namu. Ne tādu derību, kādu es citkārt slēdzu ar jūsu tēviem, kad es tos ņēmu pie rokas un izvedu no Ēģiptes zemes. Šo derību tie ir pārkāpuši, kaut gan man bija noteikšana pār tiem, tā saka tas kungs. Nē, šāda būs derība, ko es slēgšu ar Izraēlu namu pēc šīm dienām, tā saka tas kungs. Es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos,
Es to rakstīšu viņu sirdīs, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mana tauta. Tad nemācīs vairs draugs draugu un brālis brāli sacīdams, atzīstiet to kungu. Visi mani pazīs, lielie un mazie, tā saka tas kungs, jo es piedošu viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēku. Lūk, tā ir jaunā derība. Tagad nākamais jautājums. Kur apustuļu rakstos, Bībeles 2. daļā, ir citēta jaunā derība? Jo jaunās derības oriģināla teksts, kā mēs no pat to redzējām, atrodas Tanahā, Jeremijas 31. nodaļā, kur apustuļu rakstos ir citēta jaunā derība no Tanaha. Ebreju vēstule, 8. nodaļa, no 8. panta līdz 12. pantam. Lasam. Jo tos norādams viņš saka, redzi nāk dienas, tas kungs saka, kad es celšu jaunu derību ar Izrēla namu un ar Jūdas namu, ne pēc tās derības parauga, ko es esmu cēlis viņu tēviem tajā dienā, kad es viņu rokas satvēru, lai viņus izvestu no Ēģiptes zemes, jo viņi paši nav palikuši manā derībā, un es esmu viņus pametis, saka tas kungs. Šī ir tā derība, ko es celšu Izraēla namam pēc šīm dienām, saka tas kungs. Es likšu savus baušļus viņu prātā un tos rakstīšu viņu sirdīs, un būšu viņiem par Dievu, un viņi man būs par tautu. Un viņi nemācīs katrs savu tuvāko un brālis brāli sacīdami, atzīstiet to kungu, jo visi mani pazīs no mazā līdz lielajam viņu starpā. Jo es būšu žēlīgs viņu netaisnībām un viņu grēkus vairs nepieminēšu. Lūk, Jeremijas grāmatas citāts, kurš atrodams apustuļu rakstos Ebreju vēstules 8. nodaļā. Tagad mēs mazliet pāanalizēsim to, kas tad šeit ir atrodams. Ebreju vēstules 8. nodaļas 8. pantā pirmie vārdi bija šādi. Jo tos norādams viņš saka, redzi nāk dienas, tas kungs saka, kad es celšu jaunu derību. Tos norādams viņš saka, par ko tad te iet runa, kas tas viņš tāds ir. Un te mums nāk palīgā Ebreju vēstules 8. nodaļas konteksts. No 1. līdz pēdējām pantam 8. nodaļā mēs atrodam to, ka runa iet par Jēzu Kristu. Ātrumā pārskatīsim, kas ir rakstīts 1. pantā, bet galvenais pārunāmajā lietā ir tas, ka mums ir tāds augstais priesteris, kas nosēdies pa labo roku godības tronim debesīs. Mēs varam apgalvot, ka te iet runa par Jēzu, bet ar apgalvojumiem mēs vienā brīdī varam apstāties un vairs neusticēties šiem apgalvojumiem, un tas ir pareizi. Mums ir jāierauga, kā apgalvojums ir pamatots svētajos rakstos. Un tā, 1. pantā ir pieminēts vārds augstais priesteris. Kas tad ir šis augstais priesteris? Paskatieties tepatās 4. nodaļas 14. pants. Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus Dieva dēls. Jēzus ir augstais priesteris. Atgriežos pie Ebrejiem 8:1, nosēdies pa labo roku godības tronim debesīs. Pašķirat vienu lapiņu uz priekšu un jūs ieraudzīsiet 12. nodaļas 2. pantā, raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņām sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis par kaunu nebēdādams un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Tātad 8. nodaļas 1. pants mums dod pamatu, lai izprastu visu šo 8. nodaļu. Augstais priesteris ir Jēzus, tas, kas sēž pa labo roku godības tronim, ir Jēzus. 2. pantā Jēzus ir īstais svētnīcas un telts kalpotājs. Tālāk 4. pantā
ja viņš būtu palicis virs zemes, iet runa par Jēzu joprojām. Tālāk 5. pantā viņš saka, redzi, tu visu darīsi pēc tā parauga, kas tev kalnā tika parādīts. Kas kalnā, Sinaja kalnā parādīja, kā būs būvēta svētnīca, tas ir viņš. Un kontekstā mēs ieraugām iet runa joprojām par Jēzu. 6. pants, viņam ir piešķirta pārāka kalpošana, jo viņš ir labākas derības starpnieks. Joprojām šīs viņš iet runa par Jēzu Kristu. Un mēs nonākam pie 8. panta, jo tos norādāms viņš joprojām iet runa par Jēzu. Jēzus saka, tos norādāms, viņš saka, redzi, nāk dienas, tas kungs saka, kad es celšu jaunu derību. Izlasiet 100 reizes šo 8. nodaļas 8. pantu ebreju vēstulē un ieraugat, ka Jēzus šis viņš tagad citē pats sevi. Viņš ir tas, kas deva norādījums par svētnīcas būvniecību toreiz pie Sinaja kalna. Un Jēzus tagad saka, es tas kungs toreiz sacīju, es celšu jauno derību. Nu, kurš tad to gan nezina, ka Jēzus Kristus ir jaunās derības celtnieks? Bet viņš šeit apgalvo, ka es biju jau toreiz pie Sinaja kalna, un tagad es celšu jaunu derību. Ar ko es celšu? Es jauno derību celšu ar Izraēlu un Jūdas namu. Tas kungs saka, es celšu jaunu derību. Gribu pie šī vārdiņa, tas kungs saka, atgriezties vēl no pilnīgas citas šķautnes, lai mēs ieraudzītu neapgāžams pierādījums tam, ka iet runa par mūsu kungu un mūsu glābēju Jēzu Kristu. Kas ir šis kungs? Kas ir šis kungs? Tas kungs saka. Ebreju vēstulī kā mēs viegli redzam, ka tas ir Jēzus. Atgriezīsimies, kā šī jaunā derība ir aprakstīta Jeremijas grāmatas 31. nodaļā. Pievēršat lūdzu uzmanību un atšķirat šo vietu. Jeremijas 31. nodaļa, 31. pants. Redzi, nāks dienas, saka tas kungs, kad es slēgšu jaunu derību. Mēs taču ļoti labi saprotam, ka Tanahs netika uzrakstīts ne latviešu, ne angļu valodā, kurā mēs esam pieraduši lasīt un līdz ar to arī domāt, tā kā mēs to izlasām. Dažreiz mums ir jāieskatās, kas ir rakstīts oriģināla tekstā. Un lūk, šī Tanaha oriģināla tekstā ir sacīts, redzi, nāk dienas, saka tas kungs, es slēgšu jaunu derību. Tur ir rakstīts, redzi, nāk dienas, saka Jehova, un es slēgšu jaunu derību. Paskatīsimies pilnīgi no citas puses uz šo jautājumu. Uzķeriet Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas 23. pantu. Te ir stāsts par to, kā nāca cilvēki pie Jāņa Kristītāja un jautāja, kas tu tāds esi? Jānis Kristītājs atbild. Viņš teica, es esmu vēstneša balss, kas tuksnesīs sauc, sataisiet tā kunga ceļu, kā pravietis Jesaja ir sacījis. Un atkal, mēs lasām šo raksturvietu, un mēs pat neiedziļināmies, mums viņa neliekas pat ārkārtīgi interesanta, jo ir pilnīgi skaidrs jau, ka te iet runa par Jēzu. Jā, iet runa gan par Jēzu. Bet Jānis Kristītājs saka, es esmu nācis, lai sataisītu tam kungam ceļu, kā pravietis Jesaja rakstījis. Varbūt izlasīsim, ko pravietis Jesaja īstenībā tur rakstīja. Uzšķiriet Jesajas 40. nodaļas 3. pantu. Klau! Kaut kur atskanēja sauciens, ierīkojiet tuksnesītam kungam ceļu, dariet klajumā kādas līdzenas tekas mūsu dievam. Un atkal atgriezīšos pie šī apgalvojuma, kur sacīja. Tas nav apgalvojums, tas ir fakts. Bībele nav uzrakstīta latviešu un angļu valodā.
Mums ir jāieskatās senēbreju tekstā, oriģināla tekstā, un tur šis 3. pants skan šādi. Klau, kaut kur atskanēja sauciens, ierīkojiet tuksnesī tam Jehovam ceļu, dariet klajumā kādas līdzenas tekas mūsu Elahimam. Jehova Elahims. Tas ir tas, ko Jānis Kristītājs citēja. Atgriežamies ātri atpakaļ pie Jāņa evaņģēlijas 1. nodaļas 23. panta. Un tā, Jānis Kristītājs atbild tiem, kas viņam jautā, kas tu tāds esi? Un viņš saka, es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc, sataisiet Jehovam ceļu, kā pravietis Jesaja ir sacījis. Pat grieķiski Jānis Kristītājs to neteica. Tas, ko mēs saucam par jauno derību, jeb šī Bībeles otrā daļa, kuru īstenībā jāsauc par evaņģēlijiem un apustuļu rakstiem, tā ir uzrakstīta grieķu valodā, bet tas viss ir tulkojums. Viņi taču tolaik visi runāja šī senēbreju valodā, jeb aramiešu valodā. Un tad, kad Jānis Kristītājs atbild uz jautājumu, kas viņš tāds ir, viņš saka, es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc, sataisiet Jehovam ceļu, kā pravietis Jesaja ir sacījis. Viņš lieto vārdiņu Jehova. Bet tas nav vēl viss, jo tūlīt mēs ieraugām, ka šeit Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas tālākajā ziņojumā ir sacīts, ka nākamajā dienā, burtiski 2. dienā, lūk, 29. pantā, 2. dienā Jānis ierauga nākam Jēzu un saka, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Jeb citiem vārdiem viņš saka, redzat, re, kur ir tas, par ko es vakar jums sacīju, es esmu ceļa sagatavotājs Jehovam, un re, kur viņš nāk mūsu Jehova. Redzi, viņš ir Dieva jērs, viņš nāk, viņš ir atnācis. Dieva jērs, Jēzus ir Jehova. Kāpēc mēs visu to pieminējām? Jo jaunajā derībā ir sacīts. Jēzus saka, es esmu jaunās derības dibinātājs. Es, Jehova, esmu tas, kas vēl Tanahā, Jeremijas laikos deva apsolījumu par jauno derību, ka es tas kungs, es Jehova dibināšu jauno derību. Aizraujoši, vai ne? Nākamais jautājums. Ar kādiem cilvēkiem Jēzus noslēdz jeb der šo jauno derību? Atšķirsim vēlreiz Jeremijas 31. nodaļu, un tur ir rakstīts, redzi, nāk dienas, saka tas kungs Jehova, kad es slēgšu jaunu derību ar Izraēla namu un ar Jūdas namu. Viņš slēdz jauno derību ar Izraēlu un Jūdas namu. Bībeles teksts, kuru mēs ignorēt nevaram, īpaši tāpēc, ka iet runa par jauno derību, saka, ka jaunā derība tiks slēgta ar Izraēla namu un ar Jūdas namu. Kā tas var būt? Atbildi ir ļoti vienkārši. Ebreju atlikumam pievienojas pagāne. Jesajas grāmatas 49. nodaļas 6. pants. Un tad viņš teica, tas ir par maz, ka tu esi mans kalps, lai atjaunotu Jēkaba ciltis un atvestu atpakaļ izglābtos Izraēla bērnus. Nē, es padaru tevi arī par gaismu citām tautām, ka tu būtu manas pestīšanas nesējs līdz pasaules galam. Dievs gribēja, ka glābšanā Jēzu Kristu, jaunās derības vēsts par to, ka izglābt mūs un vest saskaņā ar Dieva gribu var tikai Jēzus. Un tā, ka ebreju atlikumam, uzticīgajam atlikumam tiks dots uzdevums vest pie gaismas pagānu tautas. Un tad, kad mēs lasām apustuļu rakstus, mēs redzam, ka apustuļi aiznes šo labo vēsti par Jēzu līdz pat visiem pasaules galiem. Paskatieties Jesaja 65. nodaļas 1. pantu. Es esmu atklājies tiem, kas pēc manis nejautāja.
Mani atrod tie, kas mani nemeklēja, un tautām, kas manu vārdu nepiesauca, es saku, še es esmu. Paskatāmies apustuļu rakstos. Romiešu vēstules 11. nodaļa 17. pants. Bet ja nu daži zari izlausti, un tu meža eļas koka atvase būdams esi uzpotēts viņu vietā un dabūjis daļu pie eļas koka saknes un taukuma. Mēs šodien latvieši un visas citas tautas esam kā zars, kas uzpotēts uz vīna koka. Varbūt turpinot runāt par jauno derību ir jāpiemina vēl kāds fakts. Jeremijas 31. nodaļas 32. pantā ir rakstīts: ne tādu derību, kādu es citkārt slēdzu ar jūsu tēviem, kad es tos ņēmu pie rokas un izvedu no Ēģiptes zemes. Mums ir jāatbild uz jautājumu tikpat godīgi, lai mēs neiedomātos izveidot savus nepamatotos uzskats par to, kas tad ir jaunā derība. Te ir rakstīts, ka tas pats kungs, Jēzus, Jehova, jeb kā citos gadījumos viņu mēdz saukt Adonai, viņš slēdz ne tikai jauno derību, bet te ir 32. pantā rakstīts, ka viņš slēdza arī veco derību. Viņš derēja arī šo veco derību. Te mēs ieraugām vēl kādu faktu, ka vecā derība tika slēgta toreiz, kad tauta tika izvesta no Ēģiptes zemes, un ko mēs tagad jau noskaidrojām Ebreju 8. nodaļā lasot, ka tas kungs, tas viņš, kas izveda tautu no Ēģiptes zemes, arī ir Jēzus Kristus. Viņš, Jehova Elahim Adonai, ir tas, kas izveda tautu no Ēģiptes zemes. Bībeles teksts ir ļoti vienkāršs un skaidrs. Ir tikai dažreiz jāatver arī oriģināli teksti. Mēs nevaram šodien lasīt tikai latviski vai angliski. Un to darīt ir ļoti vienkārši. Ir tik daudz Bībeles programmas, kur mēs varam katru vārdiņu apmīļot un apčubināt un saprast, kā tas tiek lietots oriģināli tekstos. Un tā, Jēzus izveda savu tautu arī no Ēģiptes zemes. Un Jēzus ir tas, kas dibināja arī veco derību. Kas tad ir vecā derība? Paskatīsimies, kā apustuļu rakstos ir kāda epizode pieminēta. 2. korintiešiem 3. nodaļa 14. pants. Bet viņu sirdis tika nocietinātas, jo līdz šai dienai tas pats apseks paliek un lasot veco derību nevar tikt atsekts, jo tas zūd ar Kristu. Ņemsim vērā to, ka te ir lietots vārds palajā diathēke, jeb ebrejiski berīt ješanā, un tas vienmēr attiecas uz derībām, nevis uz Bībeles divām daļām. Uz Bībeles pirmo daļu, tas, ko šodien tradicionāli mēs saucam par veco derību, tas nevar būt attiecināms, jo neviens to toreiz tā nesauca. Bībeles otrā daļa vēl nav uzrakstīta, tas vēl ir process, ir tanahs, nekas cits vēl nav. Un tad, kad apostols Pāvils lieto vārdiņu vecā derība, viņam pat prātā tas nevarēja ienākt, un arī mums nevajadzētu ienākt prātā, ka iet runa par Bībeles pirmo daļu. Viņš runā par šo derību, kas tika slēgta starp Jēzu un viņa tautu. 2. Mūzes grāmatā no 19. līdz 24. nodaļai. Tā ir vecā derība. Šīs dažas nodaļas, nevis Bībeles pirmā daļa, nevis tanahs ir vecā derība, bet vecā derība ir dažas nodaļas. 2. Mūzes no 19. līdz 24. nodaļai.
Un tad mēs atrodam, kā apostols Pāvils vēstulē ebrejiem, noslēdzot šo stāstu par jaunās derības dibināšanu, saka vārdus, 8. nodaļas pēdējais 13. pants, sacīdams jauns, viņš, joprojām iet runa par Jēzu, viņš, nodaļas kontekstā, pirmo ir atzinis par vecu, bet kas kļūst vecs un noveco, tas ir tuvu iznīkšanai. Vecā derība iznīkst jaunās derības priekšā, kas ir labāka priekš cilvēka. Cilvēki ir tik vāji, ka jaunās derības laikā tiem ir grūti dzīvot ticībā, pirms nav redzējuši Kristus ienākšanu pasaulē. Un tad, kad Kristus ienāk, mēs beidzot saprotam, kas tad īsti ir šī jaunā derība. Jaunā derība ir atbrīvošana. Īsta, galēja atbrīvošana Jēzu Kristu. Jā, Jēzus jau sāka šo darbu un centās to darīt, kad viņš izved tautu no Ēģiptes zemes, bet tauta atkrita. Viņi nesaskatīja šo apsolīto glābēju, kur mēs šodien saucam par Jēzu Kristu. Kas tad ir tas, kas izved no Ēģiptes zemes? Paskatīsimies atkal dažas raksta vietas, lai nostiprinātu šo domu, ka atbrīvotājs no Ēģiptes zemes ir neviens cits kā Jēzus Kristus, kur Bībelē rakstīti 10 baušļi. 2. Mūzes 20. nodaļā, 2. pants. Es esmu tas kungs, tavs dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Pamatojoties uz jaunās derības aprakstu Jeremijas grāmatas 31. nodaļā un uz apostuļu rakstos fiksēto citātu no ebreju vēstules 8. nodaļas, mēs redzam, ka tas, kas izved tautu no Ēģiptes zemes, ir Jēzus Kristus. Viņš ir tas kungs, Jehova Elahim, kas izved tautu no Ēģiptes zemes. Tālāk mums vajadzētu iepazīties ar to, ka tas tiešām ir arī Bībeles 2. daļas apostuļu rakstu vēstījums. Uzšķirsim Romiešu vēstules 9. nodaļas 5. pantu. Te iet runa par izrēliešiem, no kuriem arī Kristus cēlies pēc miesas, kas ir Dievs pār visiem, augsti slavēts mūžīgi. Āmen. Lūk, te ir pateikt vienkārša lieta. Kristus ir Dievs. Uzšķiriet Jūdas vēstules 4. un 5. pantu. Jūdas vēstulē ir tikai viena nodaļa, un lasām tur 4. un 5. pantu. Jo ir iezagušies kādi ļaudis, par kuriem sen jau rakstīts, kas likti nākamajam sodam, bezdievi, kas mūsu Dieva žēlastības vietā nododas kauna dzīvei un noliedz mūsu vareno valdinieku un kungu Jēzu Kristu. Kā Jēzus Kristus ir nosaukts šeit? Viņš ir nosaukts par valdinieku un kungu. Lasām 5. pantu tālāk. Bet es jums, lai gan jūs jau visu zināt, gribu atgādināt, ka tas kungs gan izglāba tautu no Ēģiptes zemes, bet pēc tam nomaitāja tos, kas neticēja. Kā šeit ir sacīts? Ja mēs lasām 5. pantu izrautu no konteksta, mēs nespējam ieraudzīt, ka te iet runa par Jēzu. Tad liekas tur tās Bībeles pirmās daļas, tā nahas, Dievs izved tautu no Ēģiptes zemes. Nē. 4. pants ir jālas kopā ar 5. pantu. Valdnieks un kungs 4. pantā un 5. pantā. Kungs izveda tautu no Ēģiptes zemes. Lūk mūsu tēmas kulminācija. Jeremijas 31. nodaļas 33. pants. Šāda būs derība, ko es slēgšu ar Izraēlu namu pēc šīm dienām. Tā saka tas kungs. Es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos, es to rakstīšu viņu sirdīs, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mana tauta. Kas oriģināli tekstā šeit ir rakstīts? Atceraties, mēs pašā sākumā veicām tādu nelielu sevis pārbaudi, jeb aptauju, ko jaunās derības laikā kungs raksta mūsu sirdīs.
vai viņš raksta 10 baušļus, vai viņš raksta 2 augstākos mīlestības baušļus, mīli savu tuvāko un mīli Dievu pār par visām lietām. Vai viņš raksta abus šos baušļus mūsu sirdīs? Varbūt viņš raksta kādus ceremoniālos baušļus. Varbūt viņš raksta upurēšanas likums. Varbūt viņš raksta civil likums vai krimināla likumu mūsu sirdī. Es to visu saku latviski, bet oriģināla tekstā tur ir konkrēti termini pieminēti Tanahā un Torā. Un lūk, kas ir rakstīts šeit. Viņš saka, jaunā derībā es rakstīšu jūsu sirdīs Toru. Kas ir Tora? Parasti mēs sakām 5 Mūzes grāmatas. Savu Toru es ielikšu viņu iekšienē un uz viņu sirdīm ierakstīšu. Lūk, kā ir rakstīts ebreju tekstā. Ko dēstīs jaunajā derībā? Tas kungs Jehova Elahim Jēzus Ješua. Savu Toru es ielikšu iekšienē, kereba, un uz viņu sirdīm, uz viņu leivu to ierakstīšu, savu Toru. Īstenībā šajā brīdī gribās paklusēt, un mums katram vajadzētu to sirds dziļumos pārdomāt. Kas ir jaunā derība? Ko viņš ieraksta manā sirdī? Lai tās nav tikai manas domas un mani uzskati, lai tas nav tikai tas, ko esam dzirdējis savā baznīcā, tas, ko es esmu izlasījis kādā grāmatā. Ir tikai viena vesela grāmata, Bībele. Un Bībelē rakstīts, ka jaunajā derībā Jēzus rakstīs mūsu sirdīs Toru, Toras pamatprincipus. Vēl vairāk ir grūti to aptvert, bet Bībele mums saka, ka Tora ir mūžīga. Un tad liekas, kā tas var būt? Vai tad nav skaidri redzams, ka Mūzes to uzrakstīja? 1., 2., 3., 4., 5. Mūzes grāmata. Jā, viņš tās uzrakstīja. Tomēr ir arī teksti, kas mums dod mājiens par to. Tora ir mūžīga. Dieva likums ir mūžīgs. Mūsu skats uz šīm lietām ir bijis līdz šim pārāk šaurs. Tie, kas apgalvo, ka jaunās derības laikā mūsu sirdīs tiek ierakstīti 10 baušļi, arī saka to pārāk sekli. Lūk, varat izpētīt kādu schēmu, kuru centos izveidot. Viņa nav pilnīga, es esmu procesā, lai to izpētītu un padziļinātu vēl vairāk un vēl plašāk, kur ir skaidri redzams, ka Tora ir pār par visu. Zem tās ir Dieva 10 baušļu likumi. Bet zem 10 baušļu pamatprincipa vēl ir arī citi likumi, kurus mēs atrodam šī Torā, kas ir vienkāršā cilvēku valodā pasniegta, izskaidrota, lai parādītu, kādi pamatprincipi valda debesīs. Dievam ir mūžīgi likumi, kur Dieva troņa pamatos ir ielikti likumi, kurus nav nepieciešams izmainīt. Dosimies pretī noslēgumam. Atbildēsim vēl uz dažiem jautājumiem. Kad jaunās derības testaments stājās spēkā? Ir vērts, ka tu uzrakstītu uz savas papīra lapas atkal atbildu uz šo jautājumu, apturētu šo video un uzrakstītu. Kad jaunās derības testaments stājās spēkā? Došu atbildi ar to izpratni, kāda man šobrīd ir. Jaunās derības testaments stājās spēkā 31. gadā, 14. Nisanā, ap pulkstens 15. Tas ir laiks, kad Jēzus mira Golgātā pie krusta. Padomāsim par testamentiem.
Tas gan ir tāds latīnisks vārds testaments, bet šī brīdī viņu būs vieglāk lietot, lai mēs arī vieglāk varētu izsekot līdzi domai. Vai cilvēka pēdējo gribu var mainīt pēc nāves? Tad, kad cilvēks ir miris, un viņš ir uzrakstījis testamentu, viņš ir izteicis savu pēdējo gribu, vai kādam ir tiesības to mainīt pēc viņa nāves? Lasīsim Galatiešu vēstules 3. nodaļas 15. pantu. Brāļi, es runāju cilvēcīgi, arī cilvēka pēdējo gribu, kas stājusies spēkā, neviens neatceļ, nedz pieliek tai ko klāt. Lūk, cilvēcīgi, apostols Pāvils saka, ja cilvēks ir miris, neko tur vairs nevar mainīt. Testaments stājas spēkā. Vai ceturtdienā, 13. Nisanā, testamentu varēja labot? Un atbilde ir jā, un īstenībā Jēzus arī to darīja. Mateja evaņģēlijā 26. nodaļā no 27. panta lasām. Un viņš ņēma biķeri, pateicās un deva to tiem un sacīja, dzeriet visi no tā, jo tās ir manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai. Bet es jums saku, es no šī laika vairs nedzeršu no šiem vīna koka augļiem līdz tai dienai, kad es to ar jums no jauna dzeršu savā tēva valstībā. Ko Jēzus šeit dara pēdējās vakariņās? Viņš saka, es izdaru labojumu jaunās derības testamentā. Pirms es mirstu, es vēlos, lai jūs zināt, jums būs pieminēt manu nāvi. Jums būs ņemt dalību svētajā vakarēdienā un baudīt maizi un vīnu un atcerēties, ka es atdevu savu dzīvību par jums. Un tad mēs ieraugām, ka Jēzus augšām cēlās. Viņš augšām cēlās svētdienā 16. Nisanā. Bieži cilvēki saka, varbūt arī tu kādreiz esi ko tādu sacījis, es svinu svētdienu, jo Jēzus augšām cēlās svētdienā. Bet tagad mirkli padomāsim. Testaments, jaunā derība, stājās spēkā 14. Nisanā. Un apostols Pāvils cilvēcīgi mums mēģināja paskaidrot, ja cilvēks ir miris, testaments stājas spēkā un viņa pēdējo gribu vairs pēc tā brīža juridiski nav iespējams mainīt. Pāvils balstās uz šo juridisko akcentu, bet svētdienas svētīšana ir jaunās derības testamenta nelikumīga labošana. Testaments stājās 14. Nisanā spēkā. Un ja mēs gribam sacīt, ka mēs svinēsim svētdienu tāpēc, ka Jēzus augšām cēlās, tas viss jau notiek 16. Nisanā. Ir 2 dienas par vēlu, lai mēs varētu kaut ko mainīt Jēzus atstātajā testamentā. Un te varbūt varētu uzstādīt tādu retorisku jautājumu. Ja svētdiena būtu spēkā, sakiet lūdzu, kāpēc evaņģēlijos un apostoļu rakstos šī diena nav nereizi pieminēta? Jā, varbūt kāds sacīs, 8 reizes ir pieminēta pirmā nedēļas diena. Svētdiena nav pieminēta, bet pirmā nedēļas diena gan ir pieminēta. Un te man ir vēlreiz jāatgriežas pie šī fakta. Bībele nav uzrakstīta latviski. Oriģināla tekstā, grieķu tekstā šī termina pirmā nedēļas diena nav. Svētdiena Bībelē nav pieminēta. Un tā, Jēzus nomira par taviem un maniem grēkiem. Viņš ir mūsu izpircējs, Gaēl. Viņš ir mūsu glābējs, Ješua. Viņš ir Jehova, Adanai, Elahim. Viņš ir viss. Jēzus ir mūžīgais Dievs, mūsu valdinieks un kungs, kurš mūs atbrīvo, kurš atbrīvoja savu tautu vecās derības laikā, izvedot no Ēģiptes zemes, un pie Golgātas kalna viņš tagad atbrīvo visu pasauli vēlreiz un uz visiem laikiem, dāvādams glābšanas vēsts katram vienam,
Kas to pieņem, taps izglābts. Kas ticībā pieņem Jēzu, kas tic svētiem rakstiem, tam, kā tur ir rakstīts, un uzticās Jēzum, tas jau ieiet mūžīgās dzīvības attiecībās ar viņu. Paliksim patiesajā jaunajā derībā. Es esmu pārliecināts, ka mēs ieguvām ļoti daudz svētīgu pārdomu. Iesim dziļākās attiecībās ar Kungu, vairāk mīlēsim viņa vārdu, pētīsim šos vienotos rakstus. Mums ir viena grāmata, Bībele, raksti, kur ir tapuši pirms Jēzus ienākšanas pasaulē, kurus sauc par Tanahu un kuras vidū ir arī Tora. Un ir grāmatas, kuras ir uzrakstīts jau pēc Jēzus ienākšanas šajā pasaulē. Un tās ir evaņģēliji un apustuļu raksti. Lietosim pareizos terminus, lai paši sevi nenojauktu un lai neviens mūs nenojauc, kad mēs lasām un ieraugam šos terminus, pieminām un nesakām, ka tas ir kaut kas cits. Lai Dievs tev svētī un iesim tālāk savās dzīvēs, Dieva žēlastībā, viņa mīlestībā un viņa spēkā.